Sveiki, mīļīši! Tātad šodien Viktorīnas 5. jautājumu paķidāsim. Jā, kā tur bija? Tātad 5. jautājums mums bija, kas notiek, ja zarnu mikroflora zaudējusi līdzsvaru? Un atbilžu varianti: uzlabojas gremošanās, slikti uzsūcas barības vielas, parādās vairāk enerģijas vai nekas nemainās. Kā es domāju, kur atbilde pareizā bija? Slikti uzsūcas barības vielas. Jā, tieši tā. Ja zarnu mikroflora ir izjaukta, slikti uzsūcas barības vielas, respektīvi vitamīni neuzsūcās, minerālu vielas netiek nogādātas tur, kur viņām jābūt šūnās, ja? Un tāpatās arī olbaltumvielas, viņas netiek sašķeltas līdz aminoskābēm. Un faktiski, lai cik veselīgu šķīvi jūs ēstu, teiksim, porciju, ja, ēdienu, vienkārši jūs nesaņemat to visu labumu no tā ēdiena, ja? Jo viņš vienkārši nesadalās, nesašķeļās tādos, teiksim, tik smalkās vielās, kādas vajadzīgas ir mūsu organismam. Un, jā, tas respektīvi, zarnās mums ir labās baktērijas, ir sliktās baktērijas, jā. Un arī bez sliktajām baktērijām cilvēks nedzīvotu, jā. Tā tad ir jābūt balansam. Gan labām baktērijām, gan sliktām baktērijām. Taču tad, kad sliktās baktērijas ņem pārsvaru, tad jau cilvēkam var parādīties dažādi veselības traucējumi. Ja? Pirmās pazīmes tāda vēdera pūšanās, ja? Var parādīties aizcietējumi, caurejas. Ja? Jebkurā gadījumā gremošanas sistēma, ja saiet grīstē, tad cilvēks nejūtas labi. Ja? Nervu sistēma tiek izjaukta, ja? Enerģijas samazinās, dažādi veselības traucējumi var rasties. Ja? Un tātad, respektīvi, var pat hormonālo sistēmu ietekmēt, jo es klausījos vienu semināru, un tur ārste stāstīja, ka arī baktērijām ir hormonālā sistēma sava, un viņām ir hormoni. Un tie hormoni sarunājas ar cilvēku hormoniem, ar organismu hormoniem. Un tas, ko stāsta cilvēku organisma hormoniem, tas ir atkarīgs no tā, kuras baktērijas tur ir pārsvarā un kuras stāsta. Ja? Un ja sliktās baktērijas, kā jūs domājat, ko viņas izstāsta? Nekā laba. Tātad hormonālā sistēma mums arī iet grīstē līdz ar to. Ja? Un respektīvi, kas var sabojāt mikrofloru? Var sabojāt dažādas kaitīgas vielas pirmām kārtām. Otrām kārtām var sabojāt, protams, ķīmiskas vielas. Antibiotikas var sabojāt. Pēc katra antibiotiku kursa cilvēkam vajadzētu atjaunot zarnu mikrofloru. Ja? Kas vēl var sabojāt? Principā slikti ēdieni visādi. Ko tagad cilvēki ēd? Ja? Pērk veikalā visas tās, teiksim, pesticīdiem piebāstos ēdienus, ja? Vielām visādām, ja? Ķīmiskām vielām. Un, protams, ka tā zarnu mikroflora vienkārši turās, tikmēr, kamēr sajūg. Un viņi ir jāatjauno, ja? Jo, lai mēs varētu uzņemt vitamīnus no pārtikas, no salātiem, no zaļumiem, no āboliem, no dažādiem dārziņiem, augļiem, mēs varam viņus ēst, mēs varam ļoti veselīgi ēst, bet, ja zarnu mikroflorā būs sajaukums, ja, tad vienkārši organisms viņu nesaņem. Jūs viņu ieēdat, un viņš tāds pats arī iziet ārā, un nekāda labuma organismu no tā nav. Tāpēc, ja vēlaties sakārtot gremošanas sistēmu, zarnu mikrofloru, rakstiet komentārā vai privāti gremošana, un sazināsimies, izrunāsim, apskaidrosim, izstāstīsim un sakārtosim jūsu gremošanas sistēmu. Jauka vakara visiem!